Pārunāts. Novērs uzmanību, mazliet sirdsapziņu. Gribu vēl sacīt to, ka mēs visi, kuri strādājam un vēlnam savu dzīvošanai, mēs zinām, cik grūti dažkārt tā nauda nāk, ka ja neko nedara, tad tās naudas arī nav. Un to zina katrs mazais uzņēmējs. Man šķiet, ka dažkārt deputāti aizmirst, ka ne visiem ik mēnesi iekrīt kontā konkrēta naudas summa. Ka daudziem cilvēkiem tiešām tā nauda nāk vienkārši grūti. Lūkšu viņus šodien piezemēties, novērties no saviem augstumiem un piezemēties līdz mums, līdz tiem, kas viņus ir ievēlējuši. Un tiešām divreiz padomāt un pieņemt mums atbildīgu lēmumu, vai vismaz paīstināt to iespēju maksāt mikrouzņēmumu nodokli esošajā apmērā līdz vismaz 2025. gadam, lai tie mazie uzņēmēji, kas ir stākuši savu darbību, var pienācīgi atcerties. Nu jā, tas būtu kaut kā loģiskāk. 15,000 ir stipri par samazinājumu vienkārši. Tas nav kolīgi neadekvāti, ka cilvēks strādā vairāk no darba vietās visu jāmaksā. Kur ir mūsu iznīcinātājs? Terminators! Ļaujiet strādāt! 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 Veiksim šodien darbā. Es ceru, ka jūs mūs atbalstat Latvijas darību. Labrīt, veiksim darbā. Paldies jums arī! Mums te to darbu jums arī īstenībā nebija. Lūkšu panākt kopā, lai mēs atdzīvot šo atklāju. Varbūt vienīgi ir iespējas dažkārt mēs iekam viena lēmums, kas mums ir klāja nelabvēlīgi, lai tautas iedotu uz dažādiem absurdiem mērķiem. Vēlos izskatīt dažus pēdējā laika pirkstatus. Valdības trešdienas vietas Liepājā izmaksājas virs 3,000 eiro. Ejot, pašreizējā politiskajā vidē pietrūkst drosmes rīkoties. Partijas savējo projektiem sadala 20 miljonus eiro valsts budžeta naudas. Deputāti izšķirtas bezvērtīgi un savējiem. Deputātu dāsnumu dalot kvotas saistā pašvaldību vēlēšanu tuvošanos. Es ar tautu kopā! Daugavpils tev atcerēsies! Deputātiem ar lielajām algām nepietiek, vai kompensācijas no valsts. Politoloģi teica, cik
kilometrus dienā ir jānobilst deputātam Brīkmanim, lai iztērētu transporta kompensāciju 536 eiro apmērā. Jaunajai valsts ieņēmuma dienas ēkai par 170 000 uz valsts rēķinu pārbūvēs jumtu un durvis. Vai tie 17 miljoni eiro gadā, ko deputāti vēlas iekasēt no mazajiem uzņēmējiem obligāto sociālo iemaksu veidā, vai tie 17 miljoni tiešām tik akūti pietrūkst mūsu valsts budžetam, ka viņiem ir jāatņem tiem, kas nesaņem tās lielākās valsts? Reku, te jau ir 20 miljonu stolītās spriedīs. Pietiek, lūk, vajag Prasīt! Pietiek, lūk, Vajag prasīt! pietiek, lūk, Vajag prasīt! Pietiek, lūk! Vajag prasīt! Pietiek, lūk! Vajag prasīt! Pietiek, lūk! Vajag prasīt! Pietiek, lūk, Vajag prasīt! Vajag prasīt! Pietiem jāizdzenās šities ar sūtainiem, ar tautas, ar mūsu tēvu metodēm. Mēslu dakšanu, sūdu, pietiem. Kas ir kas? Kas ir kas? Apses miets! Kurš maksā? Mēs maksājam. Kurš pasūta mūziku? Mēs pasūtam mūziku. Pareizi, pareizi. Pietiek.